Stāsts balstīts uz patiesiem notikumiem. Stāsta varoņa vārdi ir mainīti. Ir 2008. gada 4. oktobris. Diena, kura aiznesīs 4 dzīvības. Ivetai šis ir laimīgs rudens. Viņa gaida bērniņu un abiem ar Uldi nav lielāks prieks, kā veikalos pētīt bērnu mantiņas. Uldis šajā rītā nolēmis tā kārtīgi izlaist ar moci un izvizināt Ivetu. Ātrums patīk abiem. Tas, ka Iveta gaida bērnu, ātrai braukšanai nav šķērslis. Bet Ainai ir brīvdiena. Viņa dodas pie draudzenes. Uldis un Iveta traucas pa pašu pilsētas centru. Uldis ir pārliecināts, ka savu motociklu novaldīs vienmēr un ātruma ierobežojumi nav domāti viņam. Ceļa policista pacelto zīzli viņš ierauga pēdējā brīdī, taču apstāties puisis pat nedomā. Viņš tikai uzdod gāzi un motocikls traucas tālāk un vēl ātrāk. Bēgšana no ceļa policijas tikai liek asinīs virmot adrenalīnam. Pāri ielai ejošo sievieti Uldis pat nepamanā. Uldis un Iveta gāja bojā notikuma vietā. Par Ainas dzīvību ārsti operācijas zālē cīnījās ilgi, taču traumas bija pārāk smagas. Traģēdija varēja nenotikt. Ulda un Ivetes bērniņam šodien varēja būt jau 2 gadiņi. Viss būtu kā vienmēr, kā katru dienu, ja vien Uldis nepārkāptu atļauto braukšanas ātrumu.